Kā jūs redzējāt, šis suns izvēlējās noteikti savādāk meklēšanas momentu, ka tāds pirmais ātrais pārlauciens ir nekad visiem kociņiem pāri, un tad jau otrajā piegājienā. Šim sunietim būs jānes labais robots, kurš tiek nolikts pirmais. Kā jūs redzat, šis suns strādā ļoti. Temperamentīgam sunim ir grūti noturēties saimniekam blakus, neaizsteidzoties tam priekšā. Tā strādāt ar šādu tipu sunu ir stacionāri jāstrādā. Arī bremzēt šo problēmu lielo temperamentu, lai nomierinātu, saimniekam pašam jābūt ļoti mierīgam. Un arī kaut kā instruktori jāmeklē īstā pieeja vai ievirzība pareizā. Šajā sporta veidā varības pārvarēšana nav domāta kā spēju veikt augstumā pārvaldību. Konus, kas apzīmē apstāšanās vietas, ir tikai aptuveni. Galvenā ir komanda, kā dod saimnieku. Jūs redzat, sunītam kustās asti, šis pasākums sagādā lielu prieku. Un tas arī ir tas, kāpēc saimniekiem un suniem gribas arvien vairāk strādāt un sasniegt azarts, prieks suņa acīs un kopīgi darbošanos. Pat tik vienkārši, nosacīt vienkārši, bet vajadzīgs elements kā blakus iešana var sagādāt prieku, ja to motivēt dažādiem pagriezieniem, vērojot suņa uzmanību, koncentrēšanos, kā viņš skatās uz saimnieku, kā viņš griežas, cik viņš ļoti cenšas to izdarīt reizē ar saimnieku. Pie ātras kustības suns nedrīkst sākt lēkāt vai mēģināt spēlēties. Arī tā ir tikpat nopietna pārvietošanās kā pie normāla tempa vai lēna soļa. Un arī pagriezieni, kas gan vairāk ir attiecas uz Kemleru, arī pagriezieni ir jāveic tikpat precīzi, vai nu 90 vai 180 grādos, nepazaudējot kustības trajektoriju. Protams, sadzīvē mums tas nav vajadzīgs tik ļoti precīzi. Tomēr prieku sagādāja savas komandas izpildu pēc iespējas kvalitatīvāk. Прям танцы можно сделать.
brālis suni nedrīkst slavēt, līdz ar to slavēt savu sevi. Šīs komandas arī Hendlers drīkst dot tikai pēc cilvēku norādījumu, kas dažkārt apgrūtina sadarbību, tāpēc, ka ir dažādi temperamenti suni, un, kā es teicu, ļoti daudz suni, kuriem ir grūti neko nedarīt, kuriem ir grūti pietiksēt uz ilgāku brīdi vienu pozu, palikt sastāvniešam pie tonus un gaidīt, kad jau atļaus skriet tālāk. Pazīstot savu suni, Hendlers, ja komanda dos pēc savas iniciatīvas, tas būs ātrāk, nekā iespējams komanda ļaus dot stūrības.